Saeimas komisijas sēdēs ļoti bieži varēja dzirdēt šo argumentu no deputātiem par to, ka nozarē ir noticis šis kritums un ir izsniegti mazāk šie ātrie kredīti pagājušajā gadā, bet pašā laikā es reizi nesadzirdēju, ka tiktu diskutēts par to, kāda ir bijuši peļņas pieaugumi, apgrozījumi pieaugumi konkrēti šai nozarei. Un es gribu arī parādīt gan grafikā, gan arī minēt skaitļus tikai vienu piemēru, viena kompānija For Finance, kas pārstāv zīmolus kā SMS kredīti vai Vivus LV, un kas šobrīd pārņēmuši ir 60% no tirgus viņiem pieder. Tāda par viņu peļņu un apgrozījumu datiem vēl 10. gadā Latvijā viņiem bija zaudējumi, bet 3 gadus vēlāk viņa peļņa bija gandrīz 28 miljoni eiro. Apgrozījums 10. gadā bija 500 000 eiro, bet 3 gadus vēlāk tie jau bija 50 miljoni. Un te man ir jums jautājums, kā jūs domājat, vai deputāti zina šos faktus un šos skaitļus, vai viņiem tiek parādīta šī monētas otra puse, jo visu laiku tikai tas, kā nozare šobrīd cieš? Es, protams, nezinu, vai viņi zina šo informāciju. Es diezgan droši varu apgalvot, tas nav runāts komisijas sēdēs. Protams, jāsaprot, komisijas sēdēs ir diezgan ierobežotas iespējas, ierobežots laiks arī visu šo te informāciju iesniegt. Un, ja godīgi, manuprāt, deputātiem nemaz nav tik viegls darbs, tāpēc, ka mēs no savas puses stāstam savu viedokli, savukārt Nebanku asociācija stāsta pilnīgi citu viedokli. Un viņiem ir jāsaprot, kuram tad te īsti ir taisnība. Tā ka es neesmu dzirdējis, ka par šiem skaitļiem būtu runāts. Bet varbūt jūs varētu būt tā iestāde, kas arī, piemēram, parādīt šo skaitļus, lai būtu šī otra pusi, jo tas vārds jums tiek dots, cilvēki no mājas tā vienkārši nevarētu nākt, jums būtu iespēja šo otru pusi arī izklāstīt. Nu, mēs esam teikuši arī daudzus datus, teiksim, par nozari kā tādu. Piemēram, viens no tiem, ko mēs izmantojam, ka savukārt 2014. gada otrajā pusē jau kredītu pieaugums ir ļoti liels un ir lielāks nekā 13. gada otrajā pusē. Tā kā faktiski tā īsti nozare, nevar teikt, ka ir tikai samazinājums. Tad visu šo te 14. gadu otro pusi ir bijis pieaugums uz augšu.